Dāmas un kungi, lieli un mazi, rasni un tievi, īsi un gari. Drošākā vieta pagalmā. Sunabūda. Vau! Cik tev ir bijuši tagad šitie jaunajā formātā? Šis Ainār būs pirmais. Tev Mēs tukšām rokām atnācām. Dievs Nacionālajā apvienība Bija sadījums. tā reklāmas kampaņa, es esmu gatavs būt statists. Nē, tas, beidz. Godīgi. Visi davai sāk. Aiziet. Bet vajag, viņam ir bišķiņi labāki joki nekā Zakatistava. Ja Zakatistava reāli debili joki bija. Vēl nesmieklīgāk ir Bondaram. Davai, varam? Pāris var izstāstīt. Es varu izstāstīt joki. Pagaidi. Nē. Tūlītā. Aiziet. Tagad, dzies. Tā lai dzies, un tad mums sākās, ja? Tāpēc. Uzmanību, gatavību, stop, ir tikai viens dublis. Tā kā čop, viss ir uz tevi, bet tu chill, noslauki sviedrus, kas tev pild. Tēlu, ka viss tev ir šit, kaut kas raustās, tie nav nervu tiki. Tēlu, ka tev nav grūzo, cīt kā galvā skan lifta muzons. Tēlu, ka atmiņās viss ir glūdi, un tu tajās viss caur esi Buda. Tēlu, ka pēc lažām ātri pāriet kauns, kamera, skaņa, action. Ļoti maz mūzikas. Apmēram 2, varbūt 3 muzikāli fragmenti. Bet runu tiešām daudz. Sunabūda. Vau! Sveicināt, labdien, sākam, mums daudz lietu šodien jāizrunā. Ainārs Latkovskis ir Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs. Rihards Kols, es gandrīz pateicu, Kozlovskis. Rihards Kols ir ārlietu komisijas priekšsēdētājs. Tātad, dāmas un kungi, mums ir 2 priekšsēdētāji no principā 2 ļoti, es domāju, vienām no svarīgākajām, nav maz svarīga komisija, bet šīs ir ļoti. Klausies, Saimā, tu esi cik gadus tagad? Nedaudz. Cik? Kurš? 20. 22. No 2002. gada. Jā. Rihard, tu Saimā, cik ilgi esi? Uz pusi mazāk. Tu esi... Mēs kopā ar tevi sākām Saimā. Man liekas, nebija tā. Tu pēc tam ieslēdzies. Saimā 14. Jā, tad sanāk kopā. Mums bija 2. Jā. Kā tas saucās? Laidieni, jā. Sasaukumi, jā. Tad tas ir 8 gadi, un tagad vēl tev ir. Tagad jau 2 gadi. Jā. Principā tagad tev ir 10 gadi, kopš tu esi Saimā. Ok, tātad Ainārs jau, ir jau Saimā. Tu esi veterāns. Tuņās Urbanovičs pēdās būs, jā. Un Rihards savukārt startē uz Eiropas parlamenta vēlēšanās no Nacionālā apvienības saraksta, ja? 3. reizi, ja? Jā. Es sāku politiku ar Eiropas parlamenta vēlēšanām. Okay, labi. Šito mēs tagad noliksim mālā. Ja? Nē, es domāju par to, ka tur sāka vai ko. Kāpēc es jūs izvēlu? Jūs aicināju abus divus. Šodien mēs stulks ar citu. Es negribu te vajag feikot un teikt, ka mēs neesam pazīstami. Tur jūs, Ainārs, sakiet, kā jums tur liekas, un jums, Rikārd. Pirmkārt, Ainārs ir vecākais no mums, Rikārds ir jaunākais, es esmu pa vidu. Tā lieta, par ko ir, manuprāt, tā ir unikāla iespēja, kas notiksies parīt. Šodien mēs rakstam, tā ir trešdien, mēs rakstam 13. datums šodien. Bet tā unikālā iespēja, kas, manuprāt, ir jāizmanto, sākās piekdien, ir Putina vēlēšanas. Es tā arī viņu sauc, Putina vēlēšanas Latvijā. Tagad tā, man bišķi informācija interesē. Cik vietās Latvijā varēs nobalsot par Putinu? Kurš tur vienā? Tikai vienā. Kurā? Vēstniecībā, Krievijas. Tas ir uz Ukrainas kalpā. Pulkvežs Brieži. Kas ir uz Ukrainas neatkarības? Jā, tajā vietiņā tikai varēs nobalsot. Daugavpilī pie Andreja nevarēs. Nevarēs ne Daugavpilī, ne Liepājā, kā tas bija iepriekš. Tātad tikai tur. Jā. Tātad es lasīju, ka Ruks, policijas priekšnieks, teica, ka būs kaut kāda veida, kaut kādā veidā skatīs, pastāstiet, kas tur skatīs uz cilvēku, kas balso. Kurš stāstīs? NDK? Jā. Tātad mēs to varētu nosaukt par skrīningu, visas detaļas es neatklāšu, bet skaidrs, ka mūsu drošības dienestiem, policijai, robežsardzei būs iespējas noskaidrot, kas piedalīsies vēlēšanās, Putina vēlēšanās, kā tu pareizi
pareizi atzīmēja. Nevis Krievijas. Nu, jā, īsti es domāju, ka nav jēgas likt optibetā nekādas likmes, kurš tur vinnēs. Bet... Nē, tas ir skaidrs. Kas ir svarīgi šajā gadījumā? Ja? Mums pavarās laba iespēja noskaidrot, vai tie Krievijas pilsoņi, kas uzturās Latvijā, viņiem ir atbilstošas uzturēšanās atļaujas vai vīzes, bet ir viena lieta, kas publiski nav izskanējusi, un es pirmo reizi to pateikšu tavā jaunajā raidījumā, ir tas, ka nav noslēpums, ka tāpat kā daudzas citas valsts, arī Krievija nekad neviena cita valsts nav informējusi par savu pilsoņu klātbūtni kādā citā valstī. Mums ir pamatots aizdomas gadiem bijuši, ka atsevišķi Latvijas pilsoņi, nepilsoņi šajā gadījumā, ir aizliegti kļuvuši par dubultu pilsoņiem, tā pašā laikā slēpti viņiem ir Krievijas pilsonība. Šādā veidā piedaloties vēlēšanās, mums ir iespēja vismaz daļu no viņiem atklāt. Redzi, pirms cik gadiem bija tas referendums par otro valsts valodu, kā krievu valoda. Atceries? Bija. Tas bija pirms cik gadiem? Pirms cik? Ja? Man liekas, ka tad vajadzēja visus nočekot, kas balsoja pār to krievu valodu. Tāpēc es saku, ir unikāla iespēja. Tu saki skrīnings, Ainār. Ko nozīmē skrīnings? Tā kā es arī uz tevi tagad skatos, bet es neeju. Netais tagad, labi, vilks tev filmē, bet visi tiks fotografēti, visi tiks paņemti dokumenti no viņiem, vārds uz vārds pierakstīts. Kā tas notiksies? Visi, kas stāvēs tajā rindā, vai mēs esam robežu kontrolas punkts? Mēs varam nodot skaidru ziņu visiem tiem, kas gatavojās piedalīties šajās vēlēšanās, ko neatzīs brīva un demokrātiska pasauli, ir to, ka visi viņi tiks piefiksēti, un kam būs nepieciešams, tam tiks veikts arī dokumentu pārbaudas. Tātad tagad stop, tu pateici, un kam būs nepieciešams? Tātad nevis visiem, tur nebūs robežu kontrolas punkts. Kāpēc? Es nezinu, kāpēc. Tev jautāju. Vēlreiz, es nevaru atklāt visu informāciju. Ko tur atklāt? Tu esi, tev ir krimināllieta, tev Krievijā. Pret mani ir krimināllieta Krievijā. Pret Rihardi krimināllieta. Zaķīt, uzliec lūdzu to Krievu saiti. Mēs visi esam ar vienām saitēm saistīti, bet tiks izmantotas gan arī operatīvās metodas, gan arī vienkārši pārbaudas, kādas ir iespējams saistībā ar migrācijas noteikumu un regulējumu pārkāpumu. Tagad piebremzējam, tagad vēlreiz. Mēs visi trīs balsojām par uzvaras pieminiekļu, tā teikt, gāšanu. Tad mēs tikām ielikt iekšā krimināllietā mums. Tā ir. Tātad mēs nevaram brīvi pat ceļot pa pasauli vairāk. Zaķīts var, vilks var, mēs nevaram. Nevaram. Aizbrauc uz Indonēziju. Aizbrauc uz Balī. Jābūt ir vienkārši pašam galvais pleciem, un tajā galvā arī jābūt smadzenēm, spēlēkai vielai, vai varētu uz Balī pieņas, un tev uzsauks biļeti. Negribu uz Balī aizbraukt. Bet ja tu zini, ka tu esi šādā sarakstā, jau tu diez aizbrauks. Arī es pats savus kolēģus un tos visus citus, kas arī ārpus Saeimas ir nokļuvušais sarakstā. Starp citu, Latvijā ir no tiem, kas Eiropas Savienībā politiķi nokļuvuši Latvijas sastāda vairāk kā pusi. Ir taisnība, palaid uz leju. Zaķīt, palaid uz leju, lūdzu, lai mēs pastamies. Rekup, stop. Tātad 83 cilvēki. Tagad tas ir vecais saraksts, viņš kaut kur aizvakar bija jaunāks. Tas ir cits. Bet tas ir nevēlamais saraksts. Jā. Bet tad tās nevēlamas personas, principā, viņas iet dublējās ar tām, kurām ir krimināli. Nē. Mēs tajā nevēlamies. Nevēlamies kopš 16. gada. Bet tad jau tu nemaz nevari tur nokļūt. Nē, tad tu nevari Krievijā nokļūt. Krievi, baigi vajag. Bet tagad ir tā, ka ir Krievijai divpusējās attiecības un īpaši draudzīgās valsts. Divpusēji labi sadarbojas. Īsāk sakot, man ir kriminālieta. Man. Jā, ir. Krievijā. Jā. Starp citu. Jā. Un jautājums ir, kāpēc mēs tad nevaram pateikt tagad atklāt, ka visi tie, kas iestāvēs pie tās vēstniecības, kāpēc mēs nevaram uzraksīt kontrolu posteni tur? Vēlreiz es neteicu, ka nebūs kontrola posteni. Tagad kāda noslēpuma? Kas notiek? Es nesaprotu. Kāpēc? Tāda viņi arī ir. Kāda viņi tāda ir? Tieši tāpēc, lai mēs pēc iespējas vairāk piefiksētu šos cilvēkus. Ko tur slēpt vienkārši? Viņi ir konkrēti, vajag uzsīt posteni, grib tikt iekšā vēstniecībā, kas ir neitrālā teritorija. Ja? Šodien paši jūs ārlietu komisijā, ko akceptējāt, kā jūs neleģimitizējat šīs vēlēšanas, kas notiekās. Putina ārlietu komisija neatzīst par... Nē. Pagaid. Tas nav ārlietu komisija, vīrs ar rītdien būs Saeimas paziņojums. Fine, bet šodien jūs to izdarāt, jūs tā kā nav legit vēlēšanas, vai ne? Vēlēšana procesu mēs atzīstam par demokrātisku neleģitīvu. Jā, es izlasu. Tad, savukārt, tu saki, ka būs kaut kādi pārsteigumi.
Es nesaprotu, kāpēc nevar vienkārši būt robeža. Nē. Robežpunkts. Tev var, iespējams arī būs, bet tev, kas svarīgākais, ir varbūt viens mērķis, ja? Latvijai bija viens mērķis nepieļaut šo, bet Vīnas konvencija, kas regulē diplomatiskās pārstāvniecības, neliedz viņiem šajā vēstniecībā to rīkot. Bet mēs ievērojam visas konvencijas, skaties, aizbrauc uz Krieviju un čau. Jā, tu vari to izmantot tādā veidā, lai mazāk parādītos, bet tu vari izmantot to arī saviem mērķiem, lai vairāk pieķertu konkrētus cilvēkus. Bet kamā tu esi ieinteresēts? Kamā tu esi ieinteresēts? Tu saproti, ka tā ir unikāla iespēja. Unikāla iespēja visus nočekot. Visus tos, kas tur ies, tāpēc, ka bet tas arī tiks darīts. Tu ko gribi? Tu man aicinu, lai šeit atklātu, kādas metodas tiks izmantotas. Tāpēc, ka tad, kad raidījums iznāks, es ceru, tiks izmantotas. Jo, ja gadījumā, kas jūs varat rītdien sastāvt Saeimas ārkārt sēdi un aiziet? Artis Klau. Tu taču tev jāsāk ir pieslēgties NTK komisijā. Tas nekas, tev noteikti ir informācija. Nē, tur īstenībā ir pat, ja mēs skatāmies, kādas ir modernās tehnoloģijas un pirmkārt kādas pases arī nepilsoņiem tiek izteikts biometriskās pases, kurās ir, lai viņas būtu, mums ir gan seja, nospiedumi vispār. Mūsdienu tehnoloģijas ar, pasējas kaut vai, es nezinu, kas ir mūsu dienestrīcībā, es domāju, pat daudz advancētāks nekā dažai labai autoritārai režīmam. Pārunāsim. Mēs pārunāsim. Nē, es visu runāju pieļāvām formā, es nezinu. Bet man liekas, tas pilnīgi loģiski. Mēs pasamies pasējas kaut vai pati. Saprast, kā notiksies šīs vēlēšanas, pie tam vēl tik labi, ka tās notiekās tikai vienīgi vienā vietā Latvijā. Viņas notiksies tā, ka tas ir skaitās oficiāls iecirknis, Krievijas federācijas un tā, tas ir Krievijas federācijas īpašums. Bet izejot cauri vārtiņiem vai ieejot iekšā telpā, tā ir Krievijas federācijas jurisdikcija, kurai... Bet viņi taču atrodās. Kur? Latvijas teritorijā. Tad tā viņa teritorija ir viņu teritorija, lai paliek Vīnas konvencija. Bet ko grib pateikt? Lai viņi nevienu nelaižam klāt? Mēs uzliekam robežu. Bet grib iet nobalsot par savus dokumentus. Es domāju, Ainārs ļoti mēģina visos iespējamos veidos pateikt. Lai kā tu mēģinātu, es neizstāstīšu, kā precīzi tas notiks. Un pēc tam, Ainār, klausies pēc tam, tev ir vārds uzvārds, fotogrāfija no tā balsotāja, vai kas tur atrodas. Tad izčekot ārā viņu visus tos sociālos tīklus, paradumus, kā viņš internetā lietot. Tur būs ne tikai vecs babuškas, pieņemsim, ja? Tur būs dažādi, es domāju, cilvēki. Un es domāju, ka tā informācija VDD, valsts drošības dienestam, Sābam un TT, būtu vitāli nepieciešama, jo viņi tajā vietā kristalizējās. Tāda viņa arī tiks savākta, bet es tev nevaru šajā raidījumā, par katru es tev nevaru šajā raidījumā atklāt, kā tas notiks. Un man nebija arī skaidrs, ka Navaļnīs, lai viņam viegli smilts, bet tā sieva viņam teica, lai iet visi balso, vai vismaz tēlo, ka balsos tā pie iecirkņiem, vai balso par Navaļnī, vai par kādu no opozīcionāriem, bet, ja caur tādu prizmu tas ies cauri, tad tas varbūt strādā, varbūt lai Krievijā tas strādā, bet šeit Latvijā tas tā nevar strādāt. Ja Latvijā šis būs arguments tam, tad tas ir baltiem tīgiem šos. Tu zini to, ka liberālā mēdī mēģināja atteicos Krievu dožs kanāls vakardien šādu interviju paņemt. Viņu pozīcija bija tāda, ka šādā veidā, kā mūsu drošības dienestu, valsts policija un robežsardze organizēs šo visu pie vēstniecības, tas nav pieņemami, kad šeit atrodas Krievijas liberāļi, kas ir mukuši no Putina, viņi tagad grib piedalīties vēlēšanās, bet mēs viņus tur visus skrīningosim, es atteicu šo interviju. Es šo interviju atteicu. Diemžēl, Artus, lai kā tur būtu, mēs abi būtu sarakstā un visi trīs, kur Krievija, kā saka, neļauj mums ceļot uz Indonēziju, lai to Indonēziju paroja. Bet vienkārši šīs darbs, kādā tiks veikts, mēs nevaram to atklāt. Labi. Tad tu vienkārši runā jau nākotnes formātā, kad mēs būsim klātienes formātā, tad mēs jau būsim tagadnē. Zaķīt, uzliec man Wikipēdiju, lūdzu. Man ir es nolasu no tevis par to, ka tas varētu būt. Tāpēc, ka šo unikālo iespēju nedrīkst neizmantot. Tas būs. Ļoti labi, viņš beidzot pateica. Tad rekurītās valstis, šīs valstis sarkanā, tā ir Krievija, tur nevar braukt. Pat nevajag. Ja? Dzeltenās valstis, tās ir tur, kur tev varētu izdot Krievijai.
Vai ne? Jā. Un zaļās valsts ir tās, kur var ceļot. Tātad, principā, tu redzi, 1/3 daļa pasaules ir liekta. Pareizi? Pēc cik akūti tev ir nepieciešams? Nē, es tev vienkārši personīgi. Es personīgi pret sevi skatos. Es neesmu Saeimas deputāts. Man uz visu dzīvi šitā asti paliek. Suņu būdā. Vau! Man ir visu laiku jāčeko līdzi vai kaut kāds transfers vai kur, pieņemsim. Es, tā kā, saproti? Vai pārlidojums notiek pāri Krievijas teritorijai, tu dodies uz Japānu vai kaut kur citur? Tas tev ir jāpieskata, godīgi mēs redzējām, kas notika ar Baltkrieviju. Jā. Lidoju. Kas notikās ar Vjačeslavu, starp citu? Jā, Kirgistānu. Jā. Tā kā šis ir nopietni, tas nav joks. Un tāpēc es arī saku par to joku, kas arī nav joks, robežpunkts pie tās vēstniecības. Viss punkts. Lai iet un stāv rindiņā, fotografējās un skrīningojas ar visiem droniem. Iespējams, ka tā būs. Visu sagaidžot. Tātad, ļoti labi, ka tad, respektīvi, ir tikai viena vieta. Tas jau atvieglo. Es savukārt dzīvoju Rīgā. Tā kā ir pasūtīts ēdiens, ja? Un tad atnāk tā kā pavadzīme tā kā par to, ka tu esi saņēmis ēdienu, pasūti picu, ja? Nu atnāk rēķins, dabū to picu, uzreiz atnāk rēķins. Tad rēķins gan par picu, rēķins gan par piegādi. Precīzi. Izlasi man lūdzu, Ainār, tur cilvēku vārds ir. Izlasi lūdzu cilvēku vārdu. Izlasi, Ainār. Kirtihis savan gupinat. Ok, Rihard, izlasi tu vārdu. Borges, lieliskais. Otru? Tas, kas ir nosvītrots, kāpēc tu... Es domāju, jāpieši. Kā tev tas, kas sūtīt uz Eiroparlamentu, ja tu nolasi to, kas ir nosvītrots? Kā tas ir speciāli mēls uztaisīt? Viņš noteikti Borges lieliskais. Es gribētu precīzi. Es taču neiešu. Bet redz, man pievērš uzmanību tas, kas ir pasvītrots. Es nevaru tev sūtīt uz Eiroparlamentu, ja tu paņem un nosvītro to. Bet cauri jau spīd. Izsās, ka ir pasvītrots. Labi, tu vari izlasīt to, kas nav pasvītrots, kas ir vienkārši, tu vari izlasīt to, tiešām. Redz, tā kā es nepasūtu šāds, nezinu, kur pat jālasa. Tad tev nevar sūtīt nekur. Zahvarodnī. Vēlreiz tas ir Ukraina. Serhijs Zahvarodnī. Viss ir Ukraina. Es izlasu, lūdzu, Ainār. Tas, kas nav nosvītrots. Jā. Najamidin Kahikimov. Ok. Kāda ir adrese, kur viņš dzīvo? Nākotnes iela 1. Okay. Pamēģina Richard Kohl, Eiroparlamenta deputāta kandidāts, 3. reizi izlasīt to, kas nav pasvītrots vai nosvītrots. Ja? Lūdzu, izlasīt. No Hiša Saifudīna. Adrese. Nākotnes iela 1. Jūrmalā, ok. Lūdzu, Ainār. Jā, sapratām. Nē, paskatīsimies, vai sapratām, tāpēc, ka par nosvītrotu un nenosvītrotu man ir jautājumi. Ainār. Hardib Singh. Nākotne 1, viņi visu vienā vietā. Lūdzu, juridiski adrese firma droši vien, kas viņus nodarbina. Lūdzu, to vārdu. Man par tevi ir jautājumi. Denis Pavlovs. Denis Pavlovs, jā. Denis Pavlovs ir atpazīst. Tas Nākotnes iela 1. Nākotnes iela 1. Tātad vienā vietā mums reģistrēti, tad visi cilvēki dzīvo vienā adresē. Nē, tā ir juridiska adrese, jo ir reģistrācijas numurs. Reģistrācijas numurs ir norādīts personas kods. Viņš ir kā individuāls komersants vai kāds? Kur ir nākotnes? Es šajā mājā, kas ir Nākotnes iela 1, NDK, skaties, NDK, ir šī tā māja. Šajā mājā ir deklarējušies vairāk cilvēku, nekā valsts drošības dienestā vispār strādā. Šitajā te mājā. Ja? Te ir deklarējušās 1, 2, 3, 4, 5, 6 juridiskās adreses. Pirmais ir Bolt Services, otrais ir kaut kāds Envisions, tad ir tekstilu izstrādājuma apģērbā, pamazumtirdzniecības stendos un tirgos, Palanga saucās. Tad ir Freeway taksometri pakalpojumi, tad ir Alltrans, un tas viss ir reģistrēts šajā īpašumā. Man ir jautājums NDK drošībai. Ja mēs tagad runājām par drošību, kas notiekās piekdien, sestdien, svētdien ar austrumu kaimiņiem, ja tā teikt,
tad šie te ir iebraukuši tā kā legit veidā, strādā, iespējams, mācās, es saku iespējams, bet pārsvarā nodarbojās ar šo te kurjeru pakalpojumiem. Tās ir tās trešās valstis saucamās, un viņi ir reģistrēti šeit. Es jums viņu info pēc tam, Džeki, iedošu līdzi, lai jums ir. Savās komisijās varēsiet izčekot šito te. Ir kāds komentārs? Ir kāds komentārs attiecībā uz studentiem. Tieši šodien skatījāmies to. Vienkārši ir jāpārbauda, ja viņi ir iebraukuši kā studenti un uz studentu vīzām, ir pārbauda. Likums to pieļauj. Likums pieļauj deklarēties kaut vai miljonus cilvēkiem vienā vietā. Protams, kur arī pie tevis dzīvoklī varētu viņi visi sadeklarēties. Jā, ja es to nepamanīju. Man pat nav arī, ja tu pamanītu. Ja es arī nē, es skatījos, bet ne par to. Vai. Tāpēc, ka šeit atkal tu vari izķert, man tā liekas, tā saucas izķeršana. Jo nevar būt tā, ka džeki atbrauc mācīties, bet viņi nemācās. Viņi strādā par kurjeriem visu laiku. Tas viss ir pārbaudāms PMLP, likums to atļauj. Mēs kādreiz atrodoties tur, viņi ir jāpārbauda. Viņi var noteikt stundas, bet pārbaudīt, vai viņi vispār drīkst. Viņiem var aizliegt gan strādāt, ja uzskata, ka traucē mācībām, gan izbeigt studentu vīzu. Tas viss ir iespējams. Viņiem var noteikt stiklis apmeklējums konkrēti studijām. Kur ir vīri, džeki, paskatieties lūdzu. Šeit ir, pastieties lūdzu, ja? Juridiskajām firmām, kas ir reģistrētas šajā te īpašumā, kur atrodas siltumnīca, šķūns un šī māja, kurai ir 2 istabas, 3. To, ko es tev varu apsolīt, vēstuli Vidam no manis. Jo tas drīzāk izskatās pēc intereses valsts ieņēmuma dienestam. Tāds nebija man tas mērķis par tāds. Man bija tas mērķis vienkārši, ka tev atkal ir uz paplāts. Lūdzu, tāpatās kā izmantot to, kas notiksies 3 dienas tās Putina vēlēšanas ir. Ja? Šitas te notiekās jau gadus. Te ir daudzas tā kā tās piegādes. Tie datumi gadiem tas viss notiek. Pat Denis Pavlovs, ko tu nolasīji, vai ne? Iespējams, ir Latvijas pilsonis. Ja? Tā vai tā viņš tur. Es nevaru saprast tur to tehnisko pusi, jums tur vajag izčekot. Savu saimnes darbu izdariet tagad, kur sabiedrības labā. Ja? Saprotiet, kas tie tādi ir, kāpēc viņi tur ir un kā. Jo, manuprāt, tas nav pareizi. Tā nedrīkst tas notikties, un ja viņi tur vienā pusē, ja tur ir Bolts, miljonu uzņēmums, Bolts ir reģistrējies šitajā ēkā. Redz, kas ir baigi interesanti, Arturs, kas varbūt atkal, es nezinu, kā ārlietu komisija, kādā kontekstā tieši šo varam, mēs varētu komentēt, bet šeit ir arī jāapsās viens cits faktors, ka ir personas kods otra puse. To tu nezini, vai tas ir, vai tas arī tā jautājums. To tu nezini. Es nezinu, nevarētu būt. Es nezinu, tāpēc, ka es skatījos, ka dažiem it kā ir tā kā mums vecie personas kodi, un dažiem ir tie jaunie. Teiksim, manam dēlam ir tāds kods, kurš viņam nav nekādam sakars viņam ar dzimšanu vispār ne ar ko. Viņš vienkārši jāatcerās kā svešs telefona numurs. Skaidrs, ka tas ir saistīts no uzturēšanās atļauja, vai tas ir studentu vīzu. Šeit ir informācija. Rekur ir viss, rekur te ir fotogrāfi, es pielikšu te pie sienas, lai vilciņš. Arturs, te ir svarīgs jautājums ar šo problēmu. Ko tieši aktualizējam? Mēs aktualizējam to, ka ārvalstu studenti mums vispār nav vēlami kā tādi, kā suga. Vai otrs ir, vai mēs kontrolējam tiem, kam universitātes pirmkārt izsniedz šīs vīzas, balstoties uz viņu atzinumiem, PMLP arī izsniedz un uzaicina, un viņi attiecīgi ierodas un studē. Un paralēli likums neaizliedz. Tas mums dominē pārsvarā no Centrālā Āzijas. Tu saproti, ka es tev vienkārši no dabā saku, viņi dzīvo visi kojās, pa nakti griež bitkoinus un braukā pa kurjeriem. Es tev saku Ko dara Latvijas students citās Eiropas Savienības dalībvalstīs? Domā, griež bitkoinus un brauc. Ne tikai, un arī strādā par kurjeru un strādā par apkalpojošā personālā, par viesmīlu un ko tik vēl. Šitos te džekus es neesmu redzējis apkalpojošajā sfērā. Es tagad vienkārši gribu saprast, kas ir tas tieši jautājuma objekts, lai viņš būtu pirmkārt NDK dienas kārtībā. Tur es saredzu, ka tur ir riski, un tie pat ir Valsts drošības dienas to ir norādījis savos gadskārtējos ziņojumos. Kā tu esi mainījies, Rihard, pirms 12 gadiem viņš pilnīgi tā nerunāja, 8, tagad Johari, 10 piedod, Dievs, labi. Es nezinu, tas labi, vai es nezinu arī. Es nezinu. Jo Ainārs pacietīgi klusē, tā kā, ar pieredzi. Tādēļ skaidri jānodala, kādus jautājumus, kādā griezumā mēs skatām. Tas, kas ir, pieņemsim, tiešām ar lielu izaicinājumu.
Es saprotu, ka ir fiktīvi. Es uzreiz, es nezinu, vai fiktīvi. Normāli, es domāju, ka visi ir pēc likuma. Vienā uzņēmumā ir vairākas lietas. Pirmkārt, vajag arī pieņemt pieņēmumu tādu potenciālu, ka arī tas ārvalstu students tiek izmantots. Tas arī būtu jāvērtē kā faktors. Pirmkārt, mēs nezinām gan tos nodarbināšanas apstākļus. Ko Dombrovs to visu teiks, ko tu tagad runā? Bet man tiešām interesē. Bet par ko es tieši runāju? Jūs vienmēr nacionāli esat bijuši pret šitiem, tad ir to visu, kad nedrīkst būt ārzemju studenti, jo viņi nekad nestudē, viņi Paga. Vienmēr šitas jautājums. Tagad es tev parādu, kur viņi ir. Sākās ar to, ka tu nolasi jau to, kas ir aizsvītrots. Bet tagad tu aizstāv. Nē, Artus, es tev par drošību runāju. Tu uztaisi Rasolu vai Rosolu, kurš teiks rasismu. Nē. Kāpēc tu aizstāv Herdebuks Sinku? Es neaizstāvu nevienu no šiem, ko nolasīja vai nu Ainārs, vai nu es nevienu no viņiem neaizstāvu, jo pirmkārt tas ir individuāls cilvēks, kura esamība šeit Latvijā pirmkārt ir jāizvērtē drošības iestādēm. Vislielākā daļa studentu, kas arī saņem studentu vīzas, ir vērtējuši drošības iestādes. Līdz ar to, ja es uzreiz pasaku, ka visi šie ir apdraudējums nacionālajai drošībai, es apšaubu mūsu drošības iestāžu kompetenci. Jā. Nē, bet skaidrs. Pat drošības Dievs! Kā Dievs, bet es gribu saprast, kas ir vēstījums skatītājiem no šī, ko mēs gribam panākt. Pārtraucam, sniedzam iekšā saimā, ka ārvalstu students mēs vispār nevienu nevēlamies. Kāpēc uzaicināt cilvēkus, kas ir un tādēļ vēl vārda šis svarīgais komisija. Tādēļ arī komisija, NDK komisija, Latkovska komisija. Pasaki, ko tu gribēji teikt? Tas sausais atlikums no runas ir diezgan skaidrs, ka šādā mājā tik daudz ar atšķirību uzņēmēju darbību nodarbojušās. Lietas drošību aspektu. Es pareizi. Tas pilnīgi ir anomālija vienā šādā reģistrētā. Jūs nezinājāt? Nebija vispār informācija. Nekad nebija neviens vēlētājs kaut ko tādu. Pirmkārt, Arturs Klau, nebūsim, kā saka, inspektors Caps. Kāpēc? Nē, mēs pat tā gribam uzdoties. Tagad tu esi atklājis bez mazai Ameriku, vai ne? Atcīmt afē. Felis, Demūkta, Mitis, Glaudīts kaķis, ir vāš kaķis. Suņu būda. Vau! Jā, Klau, es domāju, ir virkni juridiskās adreses, kur ne tikai fiziskas personas ir sadeklarējušās, kur ir piemēram viena juridiska adrese, kur ir 200 uzņēmumi. Čaulas uzņēmumi, offshore uzņēmumi un tā tālāk. Tas mums ir viss arī pilnībā izgaismojies ar finanšu sektora lielajiem izaicinājumiem. Un arī šajā gadījumā izaicinājumi finanšu sektoram. Tas, ka mums ir kontu, Amerikas vēstnieks. Nē, tā kā mums 90% Latvijas Komercbankām konti bija nerezidenti. Offshoros reģistrēts čaulas uzņēmumu 90%, kas Latkovska kungs. Vai tiešām Latvijas Komercbankām bija 90% ārzemnieki? Nerezidenti. Atsevišķām. Jā. Okay. Un tātad 90%, bet tu teici visām? Es teicu 90% Latvijā reģistrētām komercsabiedrībām Latvijas. Ar Amerikas vēstnieci. Viņam kur lai viņš atver to savu kontu vaļā? Amerikas vēstnieks Latvijā. Bet tagad tiešām mēs vai no Rasoļņika zupu jau sākam vārīt. Mēs sametam tagad visu, vai nu fokusējamies uz ārvalstu studentiem. Aizmirst, viņi aizmirst. Tāpēc, kā? Vilciens brauc, čuku, čuku, tu. Sunītis rei, vau, vau, vau. Kaķīts ņaut, ņau, ņau. Zaķīt, es tik laipnis uzliec pirmo video, lūdzu. Atkarību no agresora valsts nav izdevies mazināt gadiem. Tas ir dzelzceļš. Jau vairāk kārt esam stāstījuši, ka sliežu ceļu infrastruktūrā izmanto Krievijā un Baltkrievijā ražotas iekārtas un programmatūras. Mums kļūst zināms, ka Latvijas dzelzceļš joprojām turpina iepirkumos iegādāties pakalpojumus no naidīgās kaimiņu valsts kompānijām, lai uzturētu Putina režīmā ražotās sakaru sistēmas. Nekā personīgi šo lietu, manuprāt, jau kaut kāds 5-6 gadus jau stāst. Tā kā, ik pa laikam stāst. Tad jūs dodat intervijas. Zaģīt, uzliec lūdzu man otro video. Nē, cik būtisks ir, teiksim, agresoru valstī izmantot jau esošos ceļus un dzelzceļus. Ja Krievijas pusē nonāk elektroniska informācija par visu mūsu iekšējo kustību, tas nav drošība veicinoši, pat vairāk apdraudoši. Paldies.
Tev ir tikai šlips mainījusies. Tas pats viss ir mugurā šobrīd. Tu vari komentēt to, ko tagad, kas ir par tiem vilcieniem, jo es tev padošu priekšā vēl lietas, ko tu man gribētos dzirdēt atbildes. Tātad sāc, lūdzu. Nacionālā drošības komisija jau iepriekš ir pieprasījusi informāciju no atbildīgām institūcijām un arī no valsts drošības dienesta attiecībā par šiem konkrētiem iepirkumiem. Tas ir tas, ko tu vari tagad pateikt. Tas, ko es varu mazliet. Bet tu taču neesi pirmo reizi saimā, tu 20 gadus esi saimā. Nē, bet es vairāk neko nevaru pateikt. Tu neko vairāk nevari pateikt. Tur es pateicu to, cik publiski var, ja tu gribi atkārtot, tev varbūt video vēlreiz aizies. Tas attiecībā, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, nav iedomājams tagad, jo, ja Krievijas puse redz mūsu dzelzceļa kustību, kas ir īpaši, mums ir speciāls platformas beidzot iegādāts, kur mēs varam pārvadāt lielos tankus, un pārējo šis nav iedomājams vispār. Tu zini, kā dabā notiek tā vilcienu uzskaita? To vagonu sastāv? Dabā. Jā, kā tas notiek dabā, Latvijā? Dabā, kā tas notiek? Ko tu domā? Praksē. Jā. Kā tas notiek? GPS tā kā raidītājs katram vagonam? Nē, viņiem ir sava sistēma, kur centralizēti centrālajā, kur ir operatori, viņi redz. Okay. Tu kaut ko vairāk par to sistēmu zini? Tik daudz, cik daudz viņi ir palikusi no Padomju Savienības, un apteitot tiek tikai no firmām, kas strādā Baltkrievijā vai Krievijā. Mums viņas personāli. Ar 1984. Gada skaitļojamajām mašīnām, un viņi joprojām Latvijas dzelzceļā lieto faksu. Tātad atnāk sastāvs, tur iekšā ir dažādas, pieņemsim, lietas dažādos vagonos, ja? Tad tiek sūtīts faks. Šāda izskatās tehnika. Jūs nesat 20 gadiem, teiksim, Latkovska kungs nokļūs Latvijas dzelzceļā. Es domāju, ka tas tev vēl ir no laikiem, kad šis kungs bija. Nekas nav mainījies kopš Zorgavits laikiem Latvijas dzelzceļā. Nekas nav mainījies. Tu, Rihard, paskaties šīs skaitļojumas mašīnas, viņi tavā vecumā ir. Ko man tas? Es nezinu, ko tev teiks. Labi, es pateikšu tā, ka tas ir skaidrs, ka tas ir austrumu virziens. Ir jāsaprot, ka viss tranzīts, kas mums ir ne tikai Krievija, tātad Baltkrievija un tālāk jau aiziet Centrālā Āzija. Kā tev liekas? Tur ir modernisms tehnoloģiju ziņā. Nē, es vienkārši mēģinu arī ne tevi kādu attaisnot vai kā. Skaidrs, ka ir Ainārs. Nevis locos, bet locies. Kā ir locīties? Kā man tagad pateikt? Slikti! Es nezinu, tev liekas. Nošaut! Nezinu, šāda te leksika, kam tāda ir vajadzīga, ko tas dod. Ainārs ļoti labi pateica, ka tā ir ielaista kaite Latvijas dzelzceļam. Mēs redzam, ka tas ir gadiem Krievijas mērķtiecīgi īstenots, gan kravu pārvadājumu uzlikt uz adatas, praktiski. Mēs redzam, vēl joprojām ir politisks spēks Saeimā, kas pasaka, ka Rail Baltica mums nevajag. Kurš tas ir? Taču Ainārs Šlesers, man tā liekas, ir skaidri pateicis, ka nav vajadzīgs. Tātad tas ir vēl joprojām politiski, kas ir orientēts austrumu virzienā. Un tas ir tas, no kā būtu tiešām sabiedrībai video. Izraut vienā dienā Latvijas dzelzceļu ārā no šīs ekosistēmas droši vien ir izaicinājums. Bet jebkurā gadījumā kara apstākļos nav pieļaujama situācija, kad šāda veida informācijas pieejamība par mūsu kritisko infrastruktūru mūsu faktiski ienaidniekam dod iespēju iegūt šādu kritisku informāciju. Jūs tā kā no plaukta nokrituši. 84. gada tehnoloģija. Kas nav tehnoloģija, kas ir tehnikā, ja? Joprojām tiek izmantota Latvijas dzelzceļā. Zaķīt uzliec lūdzu 4. video. Neskatoties uz to, ka Latvijas dzelzceļš jau vairākus gadus iesniedz attiecīgus pieteikumus, kā arī ir saņēmis apliecinājumus no valsts institūcijām par nepieciešamo līdzekļu iespējamo piešķiršanu, pagaidām finansējumu šo sistēmu nomaiņai nav piešķirt. Vienkārši, Artus, pavisam elementāri, cik gadus vienkārši Latvijas dzelzceļš bez piešķirtas subsīdijām no valsts vispār nespēja pastāvēt un dzīvot. Protams. Tā ir absolūta realitāte. Jā, nerunājot par Latvijas dzelzceļu. Vienmēr, man tā liekas, ir bijis, es nevaru atbildēt, kuriem tieši politiķiem vai lēmumu pieņēmējiem kaut kur pakausītā doma, kaut kad jau tā situācija normalizēsies. Kaut kad jau mēs atgriezīsimies pie tām labām kravām un tā līdzīgi. Un es domāju, ka tie ir bijuši tie, kas, savā ziņā ir bremzējuši jebkādas iniciatīvas, kas ir bijušas pārorientēt gan kravas, gan tranzītu
kopumā prom no šiem tirgiem, kuriem mēs esam bijuši atkarīgi. Krievija īstenībā izdarīja lāču pakalpojumu, atverot jaunas ostas Baltijas jūrā, praktiski skaidri un gaiši pasakot jau, ja nemaldos, 17. gadā, ka visas kravas no Latvijas Baltijas ostām mēs pārvirzīsim tagad uz mūsu jaunajām ostām. Praktiski vēl, un tad tas padzināja vēl lielāku problēmu, jo tomēr Latvijas dzelzceļš ir viens no lielākiem darba devējiem. Jā, tur paskatīs. Jā. Tas, ko tu rosini, tu uz radikāli. Ko es esmu par Latvijas dzelzceļu neko nesmu? Nē. Vilciens brauc, viss. Vilciens brauc, bet atkal tev ir jautājums, vai tas ir normāli, ka mums ir šāda... Tas ir normāli. Tā ir normāli. Es jautāju tev, Ainar, tu 20 gadus, taču tu neesi nekad bijis tajā Latvijas dzelzceļā, izņemot vilcienu vagonā, kur tu brauc iespējams uz Siguldu. Tu esi bijis Latvijas dzelzceļā, kā, tur ciemos ekskursijā, tā kā. Nekad. Varbūt vajag pieteikties. Tā kā izbraukums sēde NDK. Kāpēc? Man pieprasījuši esam no komisijas informāciju par šo, uzskatām, ka šāda sistēma attīstība tālāk nav iespējama un viss. Man nav jābrauc ekskursijās, lai pateiktu, ka no drošības viedokļa tas Latvijai ir apdraudējums. Man liekas, cik viņas vecas izskatās vai kādas, kamēr viņas ir savienotas ar Krievijas sistēmām, viņas apdraud Latvijas drošību. Un ja mēs skaties, kāda ir situācija, ja mēs, teiksim, vilcienu sastāvu no Liepājas sūtam uz brocēniem, pieņemsim, tad Džeki Vladivostokā, pieņemsim, ja viņam tur vagons 1 vai 2 vai 7, ja, viņš redz, ka Latvijas iekšējā kādā veidā kartē mēs pārvietojam savus uguns. Viņi redz, jo visa tā sistēma ir viena. Tas, ka tādai sistēmai būtu jābūt. Bet tas, ka viņai jābūt 4. gadā bāzētai, noteikti, ka nē. Kāda ir izēja? Es nezinu, es jums jautāju NDK, kāpēc viņi saka, ka naudu nedod? Es domāju, ka Latvijas dzelzceļš nevar dot naudu, tāpēc, ka viņi kaut kur pazūd, ne? Varbūt. Es jautāju, kur palika nauda, ja viņi saka, viņi tā teica, tikko kā. Zaķīt uzliec atpakaļ. Latkovs neatcerās. Neatcerās. 4. Mēs vislielākās subsīdijas praktiski. Latvijas dzelzceļš vai Latvijas dzelzceļš iesniedz attiecīgus pieteikumus. Ir saņēmis apliecinājums no valsts institūcijām par nepieciešamo līdzekļu iespējamo piešķiršanu. Pagaidām finansējumu šo sistēmu nomaiņai nav piešķirt. Kurš melo? Artus, lai būtu tā izmaiņa, ko arī Briškens minēja, ka kaut kas ātri diez vai notiks. Tie būtu bijuši tā, lai mēs tagad piedzīvotu, jo tas arī ir nomainīts, nenozīmē gada laikā. Tūlītās, es gribu pajautāt par tiem vilcieniem, jo jūs tagad ir tā informācija, viņi ir sanākusi tāda, ka jūs pēkšņi tagad esat sapratuši, ka kaut kas it kā nav. Bet šitas jau nav, jau piedod man 20 gadus, visi to zina. Tu taču to Ainār zināji, ka tā nav. Labi, Artus, man uzreiz... Man saka, Ainār, tu taču zināji to. Nav tā, ka pirmo reizi, kad tev klāta rēdē. Un toreiz, kad bija iepriekšējais iepirkums, tika pateikts, ka tas ir pēdējo reizi, ka mēs iesim uz sistēmas mājiņu. Kad tas bija? Iespējams 4 gadi atpakaļ. Vismaz pagājušajā saimā, kad tu biji mūsu kolēģis arī tur. Un tad, kad parādījās jauns iepirkums, mūsu komisija vērsās pie atbildīgajām institūcijām ar jautājumu, kas vēlns par āvis notiek. Kāli jūs negribat iedzert? Tas kaut kāds ar uzvārds. Nē, es nebiju par fotomēs. Dzēriens melnā krāsā. Negribat iedzert? Tur viņš ir arī indi, tur rakstīts nav cukura, tā tad ir kaut kāda ķīmija iekšā. Labi, nedzert. Paldies. Rihard, tu negribi, ne? Nē, paldies. Es ar to vairāk gribētu ņemot vairāk, tu esi reanimējis diezgan labu tādu diskusiju formātu. Suņu būda. Vau! Suņu būda. Man gribētos, ka tas skatītājs, klausītājs, ka viņš iegūst no šīs diskusijas, nevis saprot, jūs izbļāvāties, kāds kaut ko skaļu pateica, droši vien ar kaut ko citēs, ko es varbūt emociju uzpūtā esmu pateicis, bet varbūt arī soli pa solim. Soli pa solim. Tad vajag uz preses klubu iet. Sur soli pa solim. Šeit, vienkārši, Rihard, gadās tā, ka ir viena tēma, otra tēma, trešā tēma, pirmā tēma atkal, vai ne? Tā šobrīd ir. Jo tās tēmas neatļauj
pabeigt. Bet tad pamēģini, jo tagad tu mēģini viņu pabeigt. Jā, bet es tev nepasaku neko konkrēti. Viss ir diezgan saistīts cēloņu sakarībās arī. Gan ar dzelzceļu, gan ar tranzītu. Parunājam par vēl plašāk debi. Pieliekam klāt tagad pie tā paša vilciena, kas tagad ir jau vilciens. Tā kā vilciens, kurš vienkārši iet pa sliedēm. Ja? Pieliekam tagad klāt, ko mēs vedam par tām sliedēm. Ainār, jāatļaus vienkārši. No citas skatu pasamies. Okay. Cik no Eiropas vispār īsteno tranzītu uz Āziju, uz tāliem austrumiem pa dzelzceļu? Cik valstis? Kurš zaķīts pazud? Ne, vienkārši redzēsim tā, ka tā ir bijusi niša Baltijas valstīm. Somija īpaši to neaizraujas, nav tā sadarbība, tur ir vēsturiskie iemesli tam. Jā, un tad mēs skatāmies tālāk. Kas ir tās valstis, kas mums, neatkarīgi no Krievijas, kā agresoru valsts, kuras mēs sadarbojamies? Centrālā Āzija, tajā skaitā, Dienvidkaukās, tajā skaitā. Es gribu pateikt, ja mēs arī nomainam kaut kādu sistēmu, vai mēs vispār spēsim tajā sistēmā darboties, jo lai tas notiktu, arī tai pusē, ar kuru mēs to veselīgo, teiksim tā, pusi sadarboties, viņiem arī būtu jāiet uz šādas sistēmas maiņu. Jo tu pats teici, ka Vladivostokā, un tagad neskatīsimies Krieviju. Krievija nav mums, absolūti neko nevēlamies darīt, bet kas attiecās to pašu Centrālā Āziju, kur notiek mums sadarbība. Tā ir valsts, kur mums attīstības instruments mēs ieguldam. Jā. Rihard, ar to polēmiku viņš bet jautājums. Kas? Es saprotu, es jautāju, es zinu, ka Eiropa ved savas lietas uz citiem. Tas ir skaidrs. Bet pa kurien ved? Pa dzelzceļu ved. Jā. Un cik ir no Eiropas, kas iet uz to tāliem austrumiem? Mēs esam tas mēs esam tranzīta valsts, ja tu vajadzētu saprast, jau kandidē, vai ne? Pareizi. Es tas, tā ir, vai ne? Vai es tagad aizskārtu? Nē, tagad atgriezīsimies. Tagad atgriezīsimies vēl pie tā cita jautājuma, kas par tiem 10,000 nodarbinātajiem. Mēs varam aizklapēt kaut rītdien to visu. Nē, kurš pa klapēšanu ar kaut ko citu ir teicis? Tikai vienīgais lasīt, ka taisīs sliedzi tagad spridzināsit. Anna runā, necēl roku, te nav Saeimas komisija, kur es dod vārdu. Viss runāts ir tev kā vadītājiem. Tad pavisam konkrēti, kas mūs interesē, ka Nacionāla drošības komisija ir tas. Ja, piemēram, pie mums, un tā tas notiek, tiek ierodās tanki, jūras ceļu. Viņi pēc tam tiek pārkrauti, mums ir platformas un nogādāti vai ādažos, vai, teiksim, nākotnē jaunajā Silenes poligonā. Cēlīs, poligonā. Tur iet no Jelgavas uz Krustpili sliedes. Mums ir svarīgi, lai šajā brīdī šī sistēma nav savienota ar Krievijas vai Baltkrievijas. Lai Maskava neredz, kad iet mūsu apgos. Tā ir tā lieta, kas šobrīd mums ir ļoti svarīga. Mums vēl atbildi nav sniegta, tas ir tik svarīgi. Viņi to redz. Bet tā ir tā lieta vissvarīgākā, kas ir saistīta ar drošību, un to mēs noskaidrosim, un tam ir jāpieliek punkts. Klausies, punkts. Tu saproti, ka tas viss darbojās no 84. gada tehnikas. Tas viss joprojām notiek ar faksiem. Tu saproti, tev faks, tu vispār atceries, kā tas aparāts izskatījās, ja? Tas joprojām dabā notiek Latvijas dzelzceļā. Ja? Mēs nerunāsim par to, ka tur latviski neviens nerunā. Bet tas, ka tas ir pilnīga pagātne, absolūtākā. Tas ir dabā tā. Mums ir tāda nauda, lai tagad mēs visu nomainītu, mums nav. Reku paši par Rail Baltica runājāt tikko, ka viens it kā negrib, bet šaisēs tur saka, nevajag. Apvienotais saraksts arī tagad tā saka, nevajag. Es tā dzirdēju, ka es dzirdēju, kaut ko tur bija, 6 miljardi vajadzīgi vēl vai kaut kas tur klāt. Man jautājums ir par to, ko tam mēs vedam. Tagad tā mangāna rūda, tagad ir pacēlusies. Tavs viedoklis kā NDK komisijas vienam, vadītājiem, vai, teiksim, loceklim, kāds jauks vārds. Kā tu komentē šo pasākumu ar to? Tieši to mangāna rūdu, jo tas tiek ietērts tajā pasākumā, ka tas Krieviem nes naudu, kuras ar ieroči šauj pēc tam pa Ukraiņu. Kā? Mangāna rūda nodrošina Krievijai iespējas, augstas izturības, stobrs. Jā, tu nezināt. Jā. Un līdz ar to tam jau sen vajadzēja būt gan Amerikas, gan Eiropas sankciju sarakstā. Jā.
Un kāpēc tas nebija, ir grūti pateikt, tas nedarbojas Eiropas līmenī, bet Latvija jau to ir parādījusi, kad mēs graudi tagad 10% sankcionētām personām. Jā, bet pagaidi. Nav neviena, ne Igauni, ne Lietuvieši to nav izdarījuši. Tāpat tas bija ar Krievijas reģistrētajām automašīnām. Un tāpat Latvija, ar Maskavas. Arī šeit, ja ir nepieciešams, Latvija var pieņemt atsevišķu lēmumu un aizliegt. Un tas mums netraucē, kaut gan mums visu laiku. Tagad tas ir, ko tu saki, tas ir tas populistisks, manuprāt, pasākums, tāpēc, ka tu saki, ka nav aizliegts Eiropā un Amerikā. Taisnība, nav šajā sankcijās iekšā šī mangāna rūda. Viņa nav. Jā. Kas ir ārlietu ministrs šobrīd? Krišjāns Kariņš. Kāpēc Krišjāns Kariņš nerisina šo jautājumu? Kāpēc nerisina Latvija un kopā Baltijas valsts ir vienas no lielākām sankciju priekšlikuma ierosinātājiem? Vienas no lielākajām. Mēs esam tie, kas liekam parasti priekšā, un tad pārējiem ir jāpierāda kā idiotiem, kāpēc tas ir nepieciešams. Rietuma Eiropa. Vai mēs esam pierādījuši idiotiem? Pieņemsim to, ka šī mangāna rūdai ir jābūt iekšā šajā sankciju sarakstā. Ne to vien mēs mēģinam pierādīt, un daļu arī panākam. Ne par velti, cik tur to pakaļ jau ir. Šobrīd, tagad runājot, tas nav. Tagad, Rihard, tu zini noteikti par ārlietu lietām mazliet vairāk iespējams. Kad Kariņam ir tāda kaut kāda sapulce svarīga Eiropā? Šonadēļ nav kaut kad, ne? Ir, jā, kāda viņam ir sapulce šonadēļ? Pienāc tuvāk. Ārlietu ministru padomu. Vai šajā sapulcē varētu uzlikt dienas kārtībā jautājumu par šo? Absolūti. Arī šodien bija Eiropas lietu komisija, kur mēs nacionālo pozīciju skatījām. Jūs neesat runājuši valdību? Jūs iet opozīcijā, pareizi, jūs opozīcijā tagad. Jūs iet taču opozīcijā, nesēžat pie viena galda, bet tas nekas, ka labi, pagaid. Jums nav? Ir tagad runāts, jā. Ir nonācis darba kārtībā jautājums, jā. Šonadēļ tad Krišjāns to stāstīs Eiropas ministriem? Visticamāk, jā. Jā? Visticamāk, bet atcerieties vēlreiz, mēs cīnāmies vienmēr par tām sankcijām un katru reizi Eiropu, un tad ir nonāk līdz pēdējai valstī, tur Ungārija vai kaut kas, kur ietiepjās un negrib. Tā kā tas ir sarežģīts process, bet lai kā tu tur nosaukt to par populismu, ja no šīs mangānas rūdas izmanto un ražo tieši stobrs, kas ir armijai, mums jāspēr pirmais solis. Tu saproti, kur ir problēma, manuprāt, ka ja LV to izdarīs, pieņemsim, mēs tagad tā iecertamies un mēs tā gribam. Tāpēc tas ir absurds. Tas ir vienkārši tas normāli loģikā neietās iekšā. Mēs ziedojam, visu, ko vien varam, no IKP milzīgu procentu uz Ukrainu, lai aizstāvētu un lai vinnētu to nolādēto karu. Bet tajā pašā laikā, iespējams pat vairāk, mēs palīdzam ar savu pēdiņās šo tranzītu kaut kādu veidu plūsmu uz Krieviju, kas iet. Jautājums ir par to, ka absurds rodās tad, ja mēs šo vienbalsīgi Latviju. Mēs tagad šito slēdzam cietu un 100 punktu Lietuva to darīs, Igaunija to darīs. Paskaties uz graudiem. Viņi turpina to darīt, lai gan mēs jau esam pieņēmuši lēmumu. Un šobrīd tas nozīmē to, ka zaudēs kas? Tie, kas to tagad, kas vispār nodarbojas ar to tranzītā, tas sanāk. Nē, pagaidzi, tā mēģini saprast. Es nezinu, kurās. Es gaidu, kad es varētu. Man ir diezgan daudz ko teikt. Neviens neprasīs, tad Rihardiņš jūs gribat kaut ko pateikt. Un tad Rihardiņš teiks, nē. Artus, tu ļoti labi zini, ja es gribu pieteikties runāt, es arī runāju. Bet tad runā. Jā, man īpaši nevajadzēs pieteikt. Tad es tevi cienīju, kā raidījumu vadītāju. Jā? Vienkārši saka, ko tu gribi pateikt? Es gribu pateikt par sankcijām. Kopumā es teiktu, es šeit Aināram nepiekrītu. Mums beidzot, tagad kurā minūtē pēc 40 minūtēm opozīcijā pozīcija. Nacionālajā līmenī mēs varam pieņemt sankcijas nesaskaņojot ar Eiropas Savienību, tas pats importa aizliegums. Tas, kas vienmēr izskan, ir, man liekas, tā ir argumentācija nevietā. Ja mēs to izdarīsim, Leiši un Igauni turpinās. Jā, bet te ir tas svarīgais - ērtības un vērtības. Tu pūt, cik tu gribi, bet ir jautājums, kā mēs izskatāmies tev pieminētie 1,6% no IKP, bet tajā pat laikā, kad mēs paskatāmies uz eksportu, uz Krieviju, es nerunāju tikai par importu, eksportu. Mums ir jomas, nozares, kas vienkārši dara kaunu mūsu pozīcijā. Mūsu pozīcijā, morālajā pozīcijā. Vīnu Medveģevam. Ne tikai mīnu, mēs saprotam, Latvija lielākais piegādātājs šampanietim.
Nu, redzi. Krievijā. Nu, redzi. Nu, bet arī, paskatāmies, kas ir galvenais piegādātājs, vēl kaut kāds. Nu, Šeflers tāds arī zināms, jā, un Šeflers vēl tur sasaistīts ar Avenu, pieņemsim, helikoptera sankciju apiešanā. Drīz par Avenu runāt. Kāpēc nedrīkst? Nezinu. Kas ir kāds tabū? Es taču nezinu. Nē, redz, bet atgriežamies pie tām pašām sankcijām. Mums pietrūkst sistemātiskums. Es neesmu dzirdējis ekonomikas ministriju sadarbībā ar finanšu ministriju valsts ieņem dienas konkrēti ar muitu, ka viņi monitorētu, kādas plūsmas vispār preču ir uz Krieviju, kādi tie ir apjomi, un kur mēs saredzam šāda mangāna rūda, viņai jau sen, es saprotu, brīdinājumi jau bija 22. gadā, pat martā, ka nāca klajā. Bet ir jautājums, kāpēc tas netiek uzlikts kā eksporta aizliegums. Mēs publicējām uzņēmumu reģistrā 100 uzņēmumu, kas turpina darboties Krievijas tirgu, farmaceitu uzņēmumu. Viņi vēl projām, vienalga, kāda ir. 3% ir audzis šis. Es saku, apjoms, tirsniecības, jā. Jā, 3%. Nu, tas ir, bet pirmkārt jāsaprot, ne jau valsts arī īsteno to eksportu. Nē, tur, vienkārši saka, pēc tiem cipariem 3% ir paaugstināts. Vienīgais, kā valsts var aizliegt kaut kādu eksportu, ir aizslēgt robežu. Beidzot, dāmas un kungi, Rihards Kols pēc 45 minūtēm ir beidzot pamodies un sācis tā kā sapurināties un tagad saka, kā vajadzētu darīt pozīcijā. Tu tagad neesi, tu esi opozīcijā, tu esi jautājis šos te jautājumus. Tagad Aināri ir ko atbildēt Rihardam par šo te, ko viņš tikko pajautāja. Netērē laiku, tērē naudu. Suņu būda. Wow! Ir ko atbildēt. Mangāna rūda ir jāaizliedz, jo tā tiek izmantot ieroču stobra ražošanā, un tas ir pilnīgi cits jautājums nekā pārējās visas lietas tirdzniecībā. Šis ir mega svarīgs. Šis ir nopietnas jautājums. Tādā mangāna rūda ir tā, kā tagad uzpeldējusi. Pēkšņi, tā viņa ir tā visi tagad zina pēkšņi Latvijā, kas ir mangāna rūda, pirms tam iespējams nav dzirdējuši, kas tāds vispār ir. Nesaku sapieļo, ja? Jā, bet varbūt ir vēl kaut kādi tādi nosaukumi, ja? Mangāna rūdas ietvarā, pieņemsim, kas arī joprojām ir. Pagaid žurnālistiem, viņi paņems nākamajām nedēļām pateiks, un mēs tur vēl arī pieņemsim tur dzīvesatrādu močijām. Es nezinu. Un kas ir? Politiķi jau tāpēc ir, lai rēģētu uz to. Bet tad jārēģē tikai uz to, ko saka žurnālisti? Kāpēc tikai žurnālisti vēlreiz skaidroja? Mēs arī pieprasām informāciju no kompetentām iestādēm, kam tas tiek izmantots, kur tas tiek, ir pretizlūkošana, ir viss pārējais. Tas tiek noskaidrots. 2 gadus Bolts darbojās, dara, ko grib. Tu neko vēl ne, tu tikai pasūti no viņiem, bet pats vēl neko neesi darījis. Pagaid, es parādu jums, rekur ir info. Labi, tu man saprati, tas bija. Un savs atlikums es norēģēšu attiecībā uz vidu, pilnīgi pareizi. Tas ir mazākais. Es vienkārši tagad par to mangānu, vai nav vēl kaut kādas lietas. Un es nebrīnītos, ka vēl ir, nav jau viss aizliegts. Jo skaties, Eiropas Savienībā pieņemsim Uralchim, viņš ir aizliegts. Ir aizliegts. Milzīgs uzņēmums. Milzīgs. Uralchim nav kā uzņēmums aizliegts. Viņam ir īpaši sankcijas. Bet Floridā viņiem ir sava bāze. Un viss notiek. Tāpēc, ka Amerikā sankcijas nav tās, kas ir Eiropā. Ir atšķirīgas, un tas rada arī problēmas. Starp citu, tas jau ir iepriekš teikts, bet Amerikas Savienotās valstis pašas izlemj, ko viņas darīs. Viņām nav jāsaskaņo ne ar vienu. Savus režīmus. Un tā arī rodās tā absurda situācija. Kā, skaties. Krievi eksportē daļjebko, pieņemsim tā pēdējās līdz daļjebko uz Ameriku. Amerika ņem pretī. Bet Eiropā ir nolikts šīs sankcijas. Tā kāda, un viņiem tur apgrozījums, paldies, Rihard, tikai vienīgi ir audzis Krieviem uz Ameriku. Tur viss ir fine, viss ir labi. Tikai uz augšu viss. Ir Eiropā, arī Eiropā. Bet kas ir viens no lielākajiem naudas devējiem? Es no tavas reakcijas redzēju īstenībā. Es jau neesmu, es vienkārši uzdodu. Es ar tevi runāju. Jā. Es ar tevi runāju. Ar dzīvu personu, kas arī reaģē uz dažādām mūsu replikām ar savām emocijām. Un es saprotu, ka tev vārdu salikums, vērtības un ērtības ir atkal runā par šo, bet tas ir ļoti būtisks elements. Mēs pasamies tas pat dabas gāze, Baltijas valstis ir praktiski viss. Jā, ir jautājums, kas notiek ar Lietuvu piegādi. Viņiem atkal ir, pasīsimies 90. gadu līgums, saucamais ar Kenigsbergu par karaspēku izvešanu, kur viņiem jānodrošina vēl tranzīts un attiecīgi resursu piegādi. Bet Eiropa
turpina iepirkt Krievijas gāzi. Tādēļ mēs varam būt. Latvija ir tauta, ka patīk sadomazohisms. Mazliet patīk sev maukt. Tas ir labi, jo tas motivē vēl vairāk darīt. Es teiktu tā. Un, ja paskatāmies pašā sākumā, kura valsts bija tā, kas ierosināja aizliegt jau kāds avio pārvadājums starp Krieviju un Eiropu? Neliec Mīkls minēt. Latvija vīzas apturēt, izsniegšanu. Kas ierosināja? Latvija gāzi Baltijas valstīs apturēt. Latvija ir ļoti daudz piemēru. Tagad, kas nākamā gada rudenī, es absolūti esmu pārliecināts, ka koalīcija rosinās to, vai tas ir aptur vai ierobežo, bet ir virkne jautājumu, tāpat manas pieminētā Centrālā Āzija, ar kuru mēs sadarbojamies, kurai mēs arī palīdzam, mēs redzam arī tur ir pārmaiņas, bet mēs redzam arī viņi krīt kārdinājumā gūt peļņu šajos apstākļos. Tur ir atsevišķas Centrālā Āzijas valsts, kur atsevišķas produktu grupas ir 1000-kārtīgi procentuāli palielinājies apgrozījums. Kā piemēram, Kazahstāna koksnes galvenais eksportētājs. 10% tikai zemes ir ar kokiem apsēsts. Šeit atkal ir mums daudz, kas no mums tirkiem, no Baltijas, no Latvijas virzās uz Centrālā Āziju. Pa ceļam pazūd Krievijā. Un vēl vairāk pašā Centrālā Āzijā tad otrreizēji sankcijas apējot tiek iedēti. Ko var darīt? Artur, šeit ir būtiska viena lieta. Mums ir strateģisko preču aprites likums. Mums ir šo sarakstu, kas šajā likumā ir. Tur ir mikroshēmas un tādas advancētās viskaut kādas lietīs. Mums aiziet vajag līdz tādām pamatlietām kā veļas mašīnas, kā fēni, kur jebkura komponenta, kas var kalpot kā duālās izmantošanas militārajā jomā, mēs apturam jebkādu risku, ka tas nonāk apējot sankcijas Krievijas tirgu. Jā, bet tas, ko es mēģināju pateikt pirms 15 minūtēm, aptuveni, ka, ja jau Krišjāns Kariņš šonedēļ atradīsies tajā Eiroparlamenta ārlietu ministru sēdē, tad viņš darba kārtībā liks šo jautājumu par šo te rūdu. Ja viņi pasūta 3 mājas tālāk, kā tu teici, ir ilgs process. Atgriezīsies un liks vēlreiz. Saucamās mazās koalīcijas. Tas ir nākamais. Pirmais tur runās pirmoreiz. Ir jārunā no sākuma lēšiem, jārunā ar Igauniem par šito. Bet arī tur reku graudi. Piemēram, mēs runājām ar viņiem. Viņi nav gatavi pagaidām tajā. Ja nākamais sabiedrotais viesim graudos ir Polija, jā, kur Donalds Tusks ir pateicis, Eiropas Savienības līmenī jāaizliedz imports. Jā. Absolūti. Bet tas aizvien, cik jau ir pagājis? Mēnesis vairāk. Bet mēs esam izdarījuši, lai arī, manā personīgi tā skatījumā, tas 1,4% mums arī tranzīts būtu bijis jāaizliedz. Bet, tur es saprotu, ka ir Eiropas Savienības lēmums jāpieņem par tranzītu arī. Bet tev būs tagad Eiropas Savienības lēmums par mangānu rūdu atstājumu. Par ko? Mangānu rūdu atstājumu, jā. Viņi neiet iekšā sankcijās. Bet tu vari nacionālā līmenī pieņemt savus sankcijas. Aiztaisīt. Skaidrs, ka tās plūsmas plūdīs caur Lietuvu vai citām. Bet lai tad ir uz šo valsts sirdsapziņām tas? Nevis uz mūsu. Mums pateikt. Zini, man bija saruna, man vien čom, un viņš tur daudz ceļo, un es viņam jautāju, viņš tur stāsta par saviem ceļojumiem un tā tālāk, un tad viņš teica, viņš kaut kādā Krievieti tur ir saticis, tur ir kaut kādā, tur es nezinu, tur siltajās zemēs. Un tā Krievieti ir, tā kā es viņam prasīju, kā viņi ir par to Putinu, tā Krievieti, kas ir no Maskavas. Viņi saka, viņi nav par Putinu, viņi par naudu. Viss, bet par vērtībām un ērtībām runā, ja? Te ir pa naudu, te ir pa piķi, tu pa piķi, saproti? Šajā gadījumā tikai un vienīgi. Un mēs aizliegsim, mēs būsim tīro sirdsapziņu. Igauni un Lēši to darīs. Un tev piemērs ir par tiem graudiem. Tas nav ne slikti, ne labi. Es vienkārši tev saku, ka tas ir absurds, ka šāda lieta notiekās. Tas ir absurds. No drošības viedokļa tas nav ok, tas ir nepieņemami. Es saprotu, Kariņš nevar teikt, varbūt tā kā es ar bildēm, un šeit ir aiznest bildes, vai ne? Un rādīt, ka mēs esam Eiropas Savienības ārējā robeža. Tā lēnām. Tā ir stāstīt. Nevar aināt ko. Tur pietrūkst tādu līmeņu politiķu kā tu. Jā, un tur būs. Un Dārtu saprat, vai ne? Jo varbūt kaut kas nenolasās. Mēs esam, bet piekrīt, es neko nepareizi pateicu. Nē, viss pareizi. Notiek jau, pirmkārt jau vienmēr tiek uzrunāti, braucot, dodoties uz šīm te ministru padomēm, vienmēr jau koordinējās Baltijas valsts savā starpā.
Un tagad bieži vien arī ar Poliju kopā. Nu, labi, tad 4, jā. Arī Somija ieslēdz. Ļoti labi. Bet tagad šis jautājums labi, bet Arturs nopietni, es kā saku, vēl var par daudz graudiem diskutēju par citu veidu tirzniecībai tranzītu, bet šajā gadījumā strādājot jomā, kas ir drošība aizsardzība, ja to šo mangānu rūdu, es uzskatu, būšu gatavs parakstīt. Es uzskatu, tā aiziet tieši stobra ieroču ražošanai, un labāk, lai viņi ražo tādus stobrus, ka viņi laiž ārā savus lādiņus, viņi sprākst un paši iet gaisā. Ļoti labi. Tas ir ļoti labi, ka tā ir tava pārliecība. Ļoti labi. Daudz tādas lietas, ko nevar, nemaz tādā, kopumā, es teiktu, es šeit Aināram nepiekrītu, mums beidzot, tagad kurām minūtes pēc 40 miljoniem opozīcija pozīcija? Nacionālajā līmenī mēs varam pieņemt sankcijas nesaskaņojot ar Eiropas Savienību, tas pats importa aizliegums. Tas, kas vienmēr izskan, ir, man liekas, tā ir argumentācija nevietā. Ja mēs to izdarīsim, Leiši un Igauni turpinās. Jā, bet te ir tas svarīgais - ērtības un vērtības. Tu pūt, cik tu gribi, bet ir jautājums, kā mēs izskatāmies tev pieminētie 1,6% no IKP, bet tajā pat laikā, ka mēs paskatāmies uz eksportu, uz Krieviju. Es nerunāju tikai par importu, eksportu. Mums ir jomas, nozares, kas vienkārši dara kaunu mūsu pozīcijā. Mūsu pozīcijā, morālajā pozīcijā. Mīnu Medveģevam. Ne tikai mīnu, mēs saprotam, Latvija lielākais piegādātājs šampanietim. Redzi. Krievijā. Redzi. Bet arī paskatāmies, kas ir galvenais piegādātājs, vēl kaut kāds. Šeflers tāds arī zināms, jā. Un Šeflers vēl tur sasaistīts ar Avenu, pieņemsim, helikoptera sankciju apiešanā. Drīkst par Avenu runāt? Kāpēc nedrīkst? Nezinu. Kas ir kāds tabū? Es taču nezinu. Nē, redz, bet atgriežamies pie tām pašām sankcijām. Mums pietrūkst sistemātiskums. Es neesmu dzirdējis ekonomikas ministriju sadarbībā ar finanšu ministriju valsts ieņem dienas konkrēti ar muitu, ka viņi monitorētu, kādas plūsmas vispār preču ir uz Krieviju, kādi tie ir apjomi, un kur mēs saredzam šādu mangānu rūdu, viņai jau sen, es saprotu, brīdinājumi jau bija 22. gadā, pat martā, ka nāca klajā. Bet ir jautājums, kāpēc tas netiek uzlikts kā eksporta aizliegums. Mēs publicējām uzņēmumu reģistrā 100 uzņēmumu, kas turpina darboties Krievijas tirgu, farmaceitu uzņēmumu. Viņi vēl projām, vienalga, kāda 3% ir audzis šis. Es saku, apjoms, tirsniecības, jā. 3%. Tas ir, bet pirmkārt jāsaprot, ne jau valsts arī īsteno to eksportu. Nē, tur, vienkārši saku, pēc tiem cipariem 3% ir paaugstināts. Vienīgais, kā valsts var aizliegt kaut kādu eksportu, ir aizslēgt robežu. Beidzot, dāmas un kungi, Rihards Kols pēc 45 minūtēm ir beidzot pamodies un sācis tā kā sapurināties un tagad saka, kā vajadzētu darīt pozīcijā. Tu tagad neesi, tu esi opozīcijā, tu esi jautājis šos te jautājumus. Tagad Aināri ir ko atbildēt Rihardam par šo te, ko viņš tikko pajautāja? Ir ko atbildēt. Mangāna rūda ir jāaizliedz, jo tā tiek izmantot ieroču stobra ražošanā, un tas ir pilnīgi cits jautājums nekā pārējās visas lietas tirzniecībā. Šis ir mega svarīgs. Šis ir nopietnas jautājums. Tādā mangāna rūda ir tā kā uzpeldējusi. Pēkšņi, tā viņa ir tā svarīga. Visi tagad zina pēkšņi Latvijā, kas ir mangāna rūda, pirms tam iespējams nav dzirdējuši, kas tāds vispār ir. Nesaku, sapieļauju, jā, bet varbūt ir vēl kaut kādi tādi nosaukumi, mangāna rūdas ietvarā, pieņemsim, kas arī joprojām ir. Pagaid žurnālistiem, viņi paņems nākamajām nedēļām pateiks, mēs tur vēl arī pieņemsim tur dzīvesudrabu močījām. Es nezinu. Un kas ir? Politiķi jau tāpēc ir, lai rēģētu uz to. Bet tad jārēģē tikai uz to, ko saka žurnālisti? Kāpēc tikai žurnālisti vēlreiz skaidroja? Mēs arī pieprasam informāciju no kompetentām iestādēm, kam tas tiek izmantots, kur tas tiek, ir pretizlūkošana, ir viss pārējais. Tas tiek noskaidrots. 2 gadus Bolts darbojās, dara, ko grib. Tu neko vēl ne, tu tikai pasūti no viņiem, bet pats vēl neko neesi darījis. Pagaid, es parādu jums, rekur ir info. Labi, tu man saprati, tas bija. Un savs atlikums es norēģēšu attiecībā uz vidu, pilnīgi pareizi. Tas ir mazākais. Es vienkārši tagad par to mangānu, vai nav vēl kaut kādas lietas. Un es nebrīnītos, ka vēl ir, nav jau viss aizliegts. Jo skaties, Eiropas Savienībā pieņemsim Uralchim, viņš ir aizliegts. Ir aizliegts. Milzīgs uzņēmums. Milzīgs. Uralchim nav kā uzņēmums aizliegts.
Viņam īpaši sankcijas. Sankcijas. Bet Floridā viņiem ir sava bāze. Un viss notiek. Tāpēc, ka Amerikā sankcijas nav tās, kas ir Eiropā. Ir atšķirīgas, un tas rada arī problēmas. Starp citu, tas jau ir iepriekš teikts, bet Amerikas Savienotās valstis pašas izlemj, ko viņas darīs. Viņām nav jāsaskaņo ne ar vienu. Un tā rodās tā absurda situācija. Kā, skaties, Krievi eksportē daļjebko, pieņems, mēs tā pēdiņās, daļjebko uz Ameriku. Amerika ņem pretī. Bet Eiropā ir nolikt šīs sankcijas. Tā kāda, un viņiem tur apgrozījums, paldies, Rihard, tikai vienīgi ir audzis Krieviem uz Ameriku. Tur viss ir fine, viss ir labi. Tikai uz augšu viss. Arī Eiropā. Bet kas ir viens no lielākajiem naudas devējiem? Es no tavas reakcijas redzēju īstenībā. Es jau neesmu, es vienkārši uzdodu. Es ar tevi runāju. Jā. Es ar tevi runāju. Ar dzīvu personu, kas arī reaģē uz dažādām mūsu replikām ar savām emocijām. Un es saprotu, ka tev vārdu salikums, vērtības un ērtības ir, atkal runā par šo, bet tas ir ļoti būtisks elements. Mēs pasamies tas pat dabas gāze, Baltijas valstis ir praktiski viss. Jā, ir jautājums, kas notiek ar Lietuvu piegādi. Viņiem atkal ir, pasīsimies 90. gadu līgums, saucamais ar Kenigsbergu par karaspēku izvešanu, kur viņiem jānodrošina vēl tranzīts un attiecīgi resursu piegādi. Bet Eiropa turpina iepirkt Krievijas gāzi. Tādēļ mēs varam būt. Latvija ir tauta, kai patīk sadomazohisms. Mazliet patīk sev maukt. Tas ir labi, jo tas motivē vēl vairāk darīt. Es teiktu tā. Un, ja paskatāmies pašā sākumā, kura valsts bija tā, kas ierosināja aizliegt jau kāds avio pārvadājums starp Krieviju un Eiropu? Neliec Mīkls minēt. Latvija vīzas apturēt izsniegšanu. Kas ierosināja? Latvija gāzi Baltijas valstīs apturēt. Latvija. Ir ļoti daudz piemēru. Tagad, kas nākamā gada rudenī, es absolūti esmu pārliecināts, ka koalīcija rosinās to, vai tas ir aptur vai ierobežo, bet ir virkne jautājumu, tāpat manas pieminētā Centrālā Āzija, ar kuru mēs sadarbojamies, kurai mēs arī palīdzam, mēs redzam, arī tur ir pārmaiņas, bet mēs redzam, arī viņi krīt kārdinājumā gūt peļņu šajos apstākļos. Tur ir atsevišķas Centrālā Āzijas valsts, kur atsevišķas produktu grupas ir 1000-kārtīgi procentuāli palielinājies apgrozījums. Kā piemēram, Kazahstāna koksnes galvenais eksportētājs. 10% tikai zemes ir ar kokiem apsēsts. Šeit atkal mums daudz kas no mūsu tirgiem, no Baltijas, no Latvijas virzās uz Centrālā Āziju. Pa ceļam pazūd Krievijā. Un vēl vairāk pašā Centrālā Āzijā tad otrreizēji sankcijas apējot tiek iedēti. Ko var darīt? Artur, šeit ir būtiska viena lieta. Mums ir strateģisko preču aprites likums. Mums ir šo sarakstu, kas šajā likumā ir. Tur ir mikroshēmas un tādas advancētās viskaut kādas lietas. Mums aiziet vajag līdz tādām pamatlietām kā veļas mašīnas, kā fēni, kur jebkura komponenta, kas var kalpot kā duālās izmantošanas militārajā jomā, mēs apturam jebkādu risku, ka tas nonāk apējot sankcijas Krievijas tirgu. Jā, bet tas, ko es mēģināju pateikt pirms 15 minūtēm, aptuveni, ka, ja jau Krišjāns Kariņš šonedēļ atradīsies tajā Eiroparlamenta ārlietu ministru sēdē, tad viņš darba kārtībā liks šo jautājumu par šo te rūdu. Ja viņi pasūta 3 mājas tālāk, kā tu teici, ir ilgs process. Atgriezīsies un liks vēlreiz. Saucamās mazās koalīcijas. Tas ir nākamais. Pirmais tur runās pirmoreiz. Ir jārunā no sākuma lēšiem, jārunā ar Igauniem par šito. Bet arī tur reku graudi. Piemēram, mēs runājām ar viņiem. Viņi nav gatavi pagaidām tajā. Ja nākamais sabiedrotais graudos ir Polija, kur Donalds Tusks ir pateicis, Eiropas Savienības līmenī jāaizliedz imports. Jā. Absolūti. Bet tas aizvien, cik jau ir pagājis? Mēnesis vairāk. Bet mēs esam izdarījuši, lai arī, manā personīgā skatījumā, tas 1,4% mums arī tranzīts būtu bijis jāaizliedz. Bet, tur es saprotu, ka ir Eiropas Savienības lēmums jāpieņem par tranzītu arī. Bet tev būs tagad Eiropas parlamenta Eiropas Savienības lēmums par mangānu rūdu atstājumu. Par ko?
Atstājam, rūdu atstājam, jā. Viņi neiet iekšā sankcijā. Bet tu vari nacionālā līmenī pieņemt savus sankcijas un ieraudzīt. Aiztais viņu skaidrs, ka tās plūsmas plūdīs caur Lietuvu vai citām. Bet lai tad ir uz šo valsts sirdsapziņām tas? Nevis uz mūsu pateikt. Zini, man bija saruna, man vien čom, un viņš tur daudz ceļo, un es viņam jautāju, viņš tur stāsta par saviem ceļojumiem un tā tālāk, un tad viņš teica, viņš kaut kādā Krievieti tur ir saticis, tur ir kaut kādā, tur es nezinu, tur siltajās zemēs. Un tā Krievieti ir, tā kā es viņiem prasīju, kā viņi ir par to Putinu, tā Krievieti, kas ir no Maskavas. Viņi saka, viņi nav par Putinu, viņi par naudu. Viss, bet par vērtībām un ērtībām runā, ja? Te ir pa naudu, te ir pa piķi, tu pa piķi, saproti? Šajā gadījumā tikai un vienīgi. Un mēs aizlieksim, mēs būsim tīro sirdsapziņu. Igauņi un Leiši to darīs. Un tev piemērs ir par tiem galdiem. Tas nav ne slikti, ne labi. Es vienkārši tev saku, ka tas ir absurds, ka šāda lieta notiekās. Tas ir absurds. No drošības viedokļa tas nav ok, tas nepieņemam. Es saprotu, Kariņš nevar teikt, varbūt tā kā es ar bildēm, un šeit ir, aiznest bildes, vai ne? Un rādīt, ka mēs esam Eiropas Savienības ārējā robeža. Tā lēnām. Tā stāstīt. Nevar aināt ko. Tur pietrūkst tādu līmeņu politiķi kā tu. Jā, un tur būs... Dartus saprat, vai ne? Jo varbūt kaut kas nenolasās. Mēs esam, bet piekrīt, es neko nepareizi pateicu. Nē, viss pareizi. Notiek jau, pirmkārt jau vienmēr tiek uzrunāt, braucot, dodoties uz šīm te ministru padomēm, vienmēr jau koordinējās Baltijas valsts savā starpā. Un tagad bieži vien arī ar Poliju kopā. Labi, tad četrnieks, jā. Arī Somija ieslēdz. Ļoti labi. Bet tagad šis jautājums labi, bet Artus nopietni, es kā saku, vēl var par daudz graudiem diskutēju par citu veidu tirzniecībai tranzītu, bet šajā gadījumā strādājot jomā, kas ir drošība aizsardzība, šo mangānu rūdu, es uzskatu, būšu gatavs parakstīt. Es uzskatu, tā aiziet tieši stobra ieroču ražošanai, un labāk, lai viņi ražo tādus stobrus, ka viņi laiž ārā savus lādiņus, viņi sprākst un paši iet gaisā. Ļoti labi. Tas ir ļoti labi, ka tā ir tava pārliecība. Ļoti labi. Daudz tādas lietas, ko nevar, nemaz tādā, jums vispār Saeimā vēl ir opozīcija. Rostīkovu vispār neskaidru. Vispār nav opozīcija, vai ir opozīcija? Es jautāju, jums ir Saeimā, kāpēc? Rekur ir Krišāns Kāriņš un Šlesers. Viņi tagad draugi ir, es tā saprotu. No vienas bildes to diezin vai var secināt. Jā. Bet koalīcijā tu tagad esi ar Lembergu kopā? Nezinu, nejūtos tādā veidā. Tu neesi ZZS vai? Taču ir, ne? ZZS ir. Daudz ir, vai ne? Ir ZZS, jā. Ir Bucāns, jā. Latvijā Ventspilī taču ir, tā kā... Visticamāk, viņi ir daļa no ZZS, jā. Visticamāk. Jā. Okay. Bet te ir tas, ka tu aizgāji ar visām savām sirdsapziņām un vispār ar Lembergu kopā koalīcijā. Es aizgāju koalīcijā ar ZZS. Ar Lembergu? Tu tagad gribi to skaidrot tā. Tev liekas, ka nav tā? Man tā neliekas. Visādā gadījumā neesmu dzirdējis, lai gan es neeju uz koalīcijas sēdēm. Tu neeji uz koalīcijas sēdēm? Nē. Tu neesi bijis 2 gadus uz koalīcijas? Nē, pagaidi. Es neesmu vairs frakcijas vadītājs. Jā, labi. Līdz ar to nē, bet neesmu dzirdējis, ka tur tavu 2 nosauktie deputāti, kas pārstāv Ventspils partiju, piedalītos. Neesmu dzirdējis jebkad un arī tā vienošanās veidojot gan šīs Saeimas sākumā to koalīciju, kur bija NA, bija vienošanās, kad neievēlēti politiķi neierodās koalīcijas sēdēm. Labi, bija vienošanās klausīt. Man ļoti grūti ir saprast šo bildi. Jā, tāpat kā man ir ļoti grūti saprast to, ka Kariņš varēja kaut ko vispār parakstīt kopā ar ZZS un Lembergu, jo kurš tagad es vēl biju Saeimā, kad mēs vēl taisījām to pirmo koalīciju, kurš bija pirmais, kurš teica, ka viņš ar Lembergu neatradīsies pat vienā telpā, kaut kādā tur viņš arī priekšrošana debatēs. Klausies, ja ir Vucāns, ja ir daudze, nevajag man te stāstīt. Es saprotu, tā viltīga smaida. Es ļoti labi. Ļoti labi. Tagad viņš var atpūst. Kāpēc viltīgi? Nē, es nezinu, kāpēc viltīgi. Tāpēc... Man likās, es skatos, kā man likās ļoti viltīgi. Es biju tajās debatēs un... Es īsti nesapratu tās. Tu nesaprati, es tev paskaidrošu. Suņu būda. Vau!
Viena katete ir 3 centimetri. Paldies. Otra katete ir 4 centimetri. Cik ir hipotenūza? Kurš viņu zina? Izskaidri. Nopietni izskaidri. Viena katete 3 centimetri, otra 4. Cik ir hipotenūza? Tev tagad puika ir jauns, ies skolā, tev jāmācās rēķināt, būs kopā jāveic. Manējie jau. Bet tu joprojām nezini. Tu biji tajā diskusijā. Es biju tajā diskusijā. Un arī nezinu. Es nefokusējos uz jautājumu, humanitāro zinātni, jo šauglis neexaktos. Šis bija, man ir ārtus, sit man krustā. Tu teici, sākam nošaut, tad sit krustā. Fatāliski noskaņos. Tu radi tādu auru šeit, nolemtība. Hipotenūza ir 5. Tā kā, gadījumā, kas. Bet atgriežoties pie tā, ka es jautāju, vai Saeimā ir opozīcija, jo man liekas, jūs ir tāda dāņu politika ir sākusies. Tad bija tāda ļoti tāds boring viss tas pastāstījums. Jums tur rītdien būs Saeimas sēde vai ne? Katru ceturtdienu pīs. Bet tā dāņu politika. Nē, Artur. Paties, rekur ir opozicionāri, rekur ir pozīcija, opozīcija. Kāpēc tu vairs līdz frakcijas vadītājs? Tu jau labi vadīji to frakciju, man tā liekas. Tas bija tā vēl laikā. Manā laikā. Kas tagad ir potenciāls? Nav vairs tāda līmeņa politiķa, kā to aptis Saeimā. Pirmo reizi uzreiz, tā kā es teicu, ka Kariņam jālasa lēnām, jāsaka tiem kolēģiem. Tagad otro reizi. Nē, redz, Nacionālā apvienība, mēs neesam pirmo reizi opozīcijā. Richard, nē, es tev pateikšu. Tas, ka vismaz jūs neesat Lamberg, bet tas ir izdevīgi. Ir pareizi. Ir izdevīgi. Es arī neietu. Es nevarētu ar Lambergu. Tavas partijas, dibinātās partijas, tas ceļu es nenovēlu vienam opozīcijam. Es atminos tavus vārdus. Tas bija sliktākais tavs lēmums tavā dzīvē, veidot tādu partiju. Es tev piekrītu. Un es neteiktu, ka opozīcija nav, vienkārši opozīcija neaiziet tādās galējismās un jēlībās un debates. Var patikt, var nepatikt, bet viņas ir pēc būtības par jautājumu ar savstarpēju cieņu, nezākāšanos. Jo tas, ko Artus pieredzējām 12. Saeima, 13. Saeima. Nē, 13. nebija forši. Jā, 12. bija kaut kā, man liekas, cik tagad ar opozīcijai būs tāds darbības laiks 6 mēneši, ja? Pateikt, ka opozīcija nav redzama, nav dzirdama. Nē, mēs krāsas nelaužam. Mēs darbojamies ar likumprojektu iniciatīvām, kuras citas stāv. Tu negribi par to runāt. Tu negribi runāt par kvalitāti. Tu negribi runāt par kvalitāti. Es būšu Nostradamus. Viņš toņās pateiks, ka opozīcijā esot Nacionālajai apvienībai ir atbalstīti veseli 11 likumprojekti. Jā. Es esmu Nostradamus. Klausies interviju ar Raivis Zinteru. Nē, es viņu vienkārši netīšām alfā satiku. Un tas ir pirmais, ko viņš man pateica. Pēc tam, ko es viņam pateicu. Bet tas jau ir svarīgi, nes labu vēstu. Jā. Vērtības un ērtības, atgriezīsimies pie tā. Tātad tas viss ir ok, tas ir tāds prikals, jā? Vēlreiz tas ir ārpus Saeimas, liekas, pirmajā ģimnāzijā skolnieku debatēs. Es nezinu konkrētos apstākļus. Par ko, kāpēc? Es pat nezinu, kā pieskārties. Tad nevar jau aiztikt nabaga vienotību. Man uzreiz būs atkal krimināla lieta, vai ne? Tev bija. Ko? Pareizi, jā? Tu jau pirmajā minūtēs teici, ka jā, tev ir krimināla lieta, teici Krievijā. Un tad jā, arī Krievijā. Tā bija. Tā bija. Reāli tagad izgudro. Tas staigām biedēt, ir atslēgas trūks uz roku. Tā kā, šiem te cietums. Vai arī kas gribētu nopirkt. Es jūtu, ka laiks ir kādam jokam. Pasaka. Tev ir joga? Tikai teiks, kā izstāvji. Nē, pēc, ka tie ir sūdīgi jogi. Polis, Ukraiņas un Krievs dodas uz slimnīcu pakaļ saviem bērniem. Ja tie iet, Ukraiņas iet telpā, nobļauj, Slava Ukrainai! Viņš bērniem pieceļās, nosaltē, savāc, aiziet prom, tagad Polis pieiet, paņem nākumu, iet ārā un Krievs tā. Kāds zina, ka tas stāvējas? Šādi kā esam elementāri. Tā kā Ukraiņas nobļāvās, manējais pasmaidītājais apdešās. Zagat izstāv joks. Nē, neredzi smieklīgi. Bet tu kandidēsi vēlreiz, vai ne? Uz Saeimas vēlēšanām. Nākamajās, ja mums Latvijā, es ceru, ka... Tagad es to nevaru pateikt. Es pagājušu vasaru pārciet atvērtu sirds operāciju, tā kā man ir par ko domāt par dzīvi.
Veselība, tev es to nezināju. Un kā ir? Paldies, Ārtim. Rihard? Ja tev neievēlēs 3. reizi Eiropā parlamentā, ja, tad tu kandidēsi vēlreiz uz Saeimu. Novēlēsim, lai viņi ievēl. Bet tu taču nevari, tev jābalso par Kariņu. Jā. Jā? Bet novēlēsim viņu, lai ievēl. Tu taču nevari balsot. Jūs tagad, tu baigā opus. Knāps tagad skatās Vienotību, ja? Labi skatās, bet te pašā laikā atceries, lai cik negatīvi būtu noskaņots. Es nevienu teikumu nevaru pabeigt, Tā krimināla lieta attiecībā pret tev tā arī izbeidzās. Kas izbeidzās? 3 reizes viņi mēģināja atrast pāntu un beigās viņi atrada. Redzi. Pagaid. Ko redzi? 3 reizes man mainīja pāntu. Viņš tagad pamanīja no Vienotības krimināla, no Vienotības knāba un bija fake aizgāja uz mani atbrist 3. reizi uz mani kriminālu. Labs sēž pie ekrāna un vienkārši tauri galvu. Nevar saprast, klausies. Tātad, 3 reizes man mainīja pāntu no terorista uz, kas es jau biju, partijas finansētājs. Un 3. es tagad biju uz šitie grāmatvedības dokumentu viltošana svešā uzņēmuma, kas var neiespēja. Un pagāja atvaino man taču atzina par vainīgu. Jau beidzies viss? Pirmā instants bija, jā. Ko? Iedzers par to? Nē, nav. Iedzer. Jā. Drīkst pabeigt to teikt? Pareizi. Būs labi. Es gribu saprast, jo Ringalds Balods arī sitīs galvu pret ekrānu. Es taču teicu, viņi nav apirakuši. Tā būs. Jo, starp citu, tu atnāci, Kristapānam aizliedz Šlesers nāk. Jo viņš pats grib atnākt. Aizliedz, viņš uz debatēm jau var. Nekandidē, bet atnāc. Tāpēc, ka pie kaimiņa nevar nākt. Vojka vai ne, arī kandidēt. Tev konkurenti sanāk, ja, no baristiem, ja, viņai arī aizliedz partiju. Domājies. Es kādu mēs naivi. Nē, ko, mēs ar tevi esam strādājuši kopā, lai kā tur būtu, es nevaru neapmākt pie bijušā kolēģa. Nē, vienu vārdu. Par tiem deepfakiem, respektīvi, jums rītdien jūs nobalsosiet par, bet pēc tam, tā kā man ir bail par to, ka es uztaisīšu kaut kādu, pieņemsim, kariķētu materiālu, un man jums uztaisīs krimināli. Lai saproti, vai knāps? Nē, jāsaprot, arī tagad ir dažādas lietas, kas attiec, piemēram, ja tu uztais pats kā 3. persona kādu partiju aģitācijas materiālu, tas skaitās priekšvēlēšanā. Ja es uzstāju materiālu par Kariņš lidmašīnu privātu un ikrus, ko tad es daru? Tad es esmu mani krimināli. Tu izmanto Kariņš sēle, kur tu izmanto Kariņu balsi, viņu seju. Kāpēc nevis tādā viņa seju? Kāpēc tas varēja 8 gadus? Tas rada tagad to nevar. Tā ir maldīga informācija. Cilvēks to nav teicis. Mēs runājam par mākslīgu intelektu, kur tu praktiski tam pašam vēlētājiem sajauc vēl ne jau to vēstīt. Tu domā, ka tas vēlētājs ir tik... Kas tur ir? Ka viņš nesapratīs, ka tas ir... Cilvēks uzķērās uz daudz ko uzķerās. Arī es uzķēros uz deepfake Leonīdu Volkovu visu ārlietu komisiju. Tas, ko vakar ar āmuru sasīt. Tas nebija es. Krimināla lieta uzreiz. Tā kā, tā ir. Viņš Džeks dzīvo Lietuvā un Džeks āmuru sasīt. Jā. Bet atgriežoties pie tā paša, ka tās tehnoloģijas ir labi, tādēļ es domāju, tā saprast to, ka prezidenti ir pareizi. Paga, bet kā tad tas debā notiksies? Bet tas viss ir tā, piedod, Rihard, Ainār, tas viss ir tad, zini, pup un mīzes ar to visu pasākumu, kas notiksies rītdien, tas tā var teikt, piekdien, sestdien, svētdien, 3 dienas arī būs tas maratons, ja? Man ir grūti pateikt, Krievijas vēstniecībai visas 3 dienas organizēs, bet 3 dienas notiek vispār vēlēšanas Krievijas Putina vēlēšanas. Jā, varbūt ārpēc Krievijas ir tikai piekdien. Par ko tu balsos? Mak tev ilgi. Šis bija labāks par viņu, vai ne? Paķērus. Tur ir iespējas izvēlēties viņiem. Kāds sako līdzi? Viņš man 5 reizes šodien Ānārs Latkovskis jaunais Vienotības draudējis atkal ar kriminālu. 5 fucking. Tātad priekšprotokola nav draudējis. Nav. Kaut ko paši gribat pajautāt? Nē, es gribu pateikt. Šajā. Nav.
Saki. Saki. Kaimiņš is back. Okay, labi. Rihard, nu veiksim tev vēlēšanās. Ej uz tām debatēm, trenējies, pārslēgties. Ping-pongs. Vai ne? Kafija, tev ir uz galva. Jā, bet pa īsu, laikam, tāpēc tā nolika vēl kofeīnu. Šo izmantot iespēju nedrīkst. Kā arī jūs te lidoja vai nelidoja? Kāpēc noslapanoja to valsts kontrolas to pasākumu? Klausies. Es valsts kontrolē, neko tu nezinu. Es strādāju tur. To, ko es zinu, tas attiecās uz citām jomām. Atkal, bet valsts kontrole nāks ar ziņojumu uz Saimu, tāpēc, ka Saimā ir publisko izdevumu revīzijas komisija, un viņai ir jāuzklausa Baira. Kas viņa tāda, es nezinu? Viktorija Baira. Bijusi Ķekavas domas priekšā. Es domāju, kaķaudzētājs. Es ļoti atvainojos, nepārvēršam šī joka. Pusotra stunda pie kaimiņa. Maksā izrunas. Publiski, kad būs tā dokumentu parādīšana, tā valsts kontrolas atzinums tajā komisijā? Es nezinu, bet vienmēr, kurš valsts kontrolas atzinums, kura pārbauda, pēc tam ir... Bet kad pēc tam? Pirms vai pēc vēlēšanām? Es domāju, ka vēl šopavasar jābūt kādā sakarā tik ilgi. Labi, kas jums ir tām aplokšņa algām, kas tur ir? Vēlreiz reorganizēja biroju. Bija paredzēts, ka atteiksies no vairākiem amatiem, neredzēja funkciju iespēju, iesākās personisks konflikts. Mēs esam vērsušies jau pagājušajā gadā Knābā ar šo tieši viss vēstules atdodot, kādas tika rakstīts, viss protokoli, viss atrodas tur, lai pārbauda. Tas Orleāns mānās. Visādā gadījumā ētikas komisija, kur uzklausīja arī viņu. Bet tā jau nebija Nacionālās apvienības ētikas komisija, tā bija jaunās vienotības ētikas komisija. Bet tāpēc tagad ir Knābs, pilnībā uzticās, lai veic pārbaudu. Protams, ka uzticies man 5 reizes jau pie tā vai krimināli. Ne, tā nebija. Bet tā bija. Mēs uzskaitījām. 1, 2, 3, 5 reize. Un tagad Knābs vai ne? Viņš paši ņird vienkārši. Tā kā savsēt, šeit arī tas ir. Man gribās... Paldies jums, Kūl, par laiku. Paldies jums. Paldies. Veiksim tev vēlreiz. Jā, redz? Nu, es neko pateicu. Tā ir. Reizēm kļūst diezgan grūti, kad dzīve pūš virsū ar pilnu krūti. Kad saulēks pat vairs tā īsti nepalīdz un sanāk par šo vakaru noteikti būs gudrāks kas rīts, kas iespējams pat pret tevi iežēlosies. Uz tavu highway par ceļu policijas tiekārtosies, liks tev mazliet samazināt tavu ātrumu, ieliks tavā prātā mazliet loģiku plus arī briedumu. Jo dzīvot svešavīt kā nemaz nav tik slikti, bet kurš par tavu profilu rūpēsies tikpat dikti? Jā, pareiz nevien, un par to beigās būs pašam jāsmaksā cents ik viens. Jo savādāk tu karmai zinu tā pārāk, kā pusaudzi mamma, kad vakarāts dodas ārā. Meklē to, kā varbūt īsti nemaz nav, uzpelēto burbulāku vai vēl dzīvi izskauž. Skaidrs, zāle bija zaļāka un arī pašsaprotam, ka vasaras bija garāks. Meitenes skaistāks, ezera upes dzidrāks, tačkas baisāks, mēs kā raķets palaist gaisā. Bet nu lāstotā, kad reiz burbulis sprāg, bija daudziem jau uzaudzē jaunu smuku biez ādi. Jo vecā tā pa īstam jau vairs neturēja spriedz, kad katrs bija ap sevi savilcis viss kā ar siks un cieši. Un tā bija tikai vēl viena dzīves skola, ko nenorakstīs to no blakus esošā skolas sola. Teatrālai uzvedumi pulciņi, tas ir labi, bet vēl labāk ir, ka tie beidz, kad aizvars priekškār. Jo šī trasa ir pilna ar guļošiem policistiem, tos nevajag modināt ar nepamatotiem riskiem. Un lielais Kristaps ir tikai reiz gadā, lai trofejas patur tie, kas teātri uz pilnas slodzes strādā.